Valmiera uzbrukumā. Spīrs no pustālās. Distants ir precīzs kā liels. Metiens nav precīzs. Atsaucījā spēlētājs, kuram vādošā roka ir kreisā. Un tagad Spīrs! Divkedu Spīrs! Viena oranžu. Viņu gaisā kā Flaberim. Bumšakalāka kā liels Spīrs! Bijis tas pamanāmākais spēlētājs. Pārbīdīt acis rokās. Spīrs un slamdam! Kā liels šajā spēlē un ar 3 punktu metienu izvirza vadībā Tartu Universitāti. Un kā liels ir pietiekami daudz spēlējis Igaunijas izlasē. Tagad pagājušajā sezonā bija Kalevs Ramos spēlētājs, bet izlaida bumbu un tagad jau uzbrukumā Kalils Spīrs. Viņš īsti izspēlēt bumbu ārā. Smīts nogadā bumbu Spīram un Spīrs 2 punkti no Groru. Nogadā bumbu spēku uzbrucēju pozīcijas spēlētājiem un Spīrs ir precīzi izmā. Bet arī viņš var ar bumbu spēlēt. Un Kalils Spīrs. Treneru Kūsmā vietā sūtīt to pašo Igauņu basketbolu šobrīd. Un ar pēdējā. Un arī Georgs Kūba spēlētājs ar 12. numuru. Sezonas pavadījis Liepājā un tagad Valmierā iepriecina līdzstājs, bet Kalils Spīrs neuzproduktīvs, bet šobrīd, es domāju, jāmeklē valmieriešiem arī, šobrīd 2 spēlētāji, Bērziņš un Kalils Spīrs, jo Spīrs šķiet neļauj Bērziņam uzmest 3 punktu metienu. Spīrs uzliek klāpes uz acīm un iet uz grozā. Viņš gan šodien spēlē mazāk redzēts laukumā, jo Spīrs efektīvi dara savu darbiņu. Ate palliga. Mängijad Raitis pika mehe vastu korvi all. Ja veel ühest viga tegemas ei ole. Ja lasebki parema käega selle suhteliselt lihtsalt viske ära pannakse Speeri. Speer võtab siin lipsu ette, petab ja keerutab hästi ja toob 2 punkti Valmierale juurde. Väga raske viske pani sisse. Tal need samad näitajad 6 punkti 3 sekundi alast ja 4 rindelaua palli, nii et Tartu teeb korvi all meiselt tööd. Nii nüüd Maasoja ainult ühe vea teinud ja Valmierale vead täis. Ossa ja lipse Politsei ei pane 3. Ja Speer hoopis ise lipsu vastu korvi. Nurger Speeri vastu seisab hästi nagu sein ees, aga Speer 54 ja Roosit tänas mängus 8 punkti, et on head mängu Noormees tegemas. Ja teiselt poolt saame kogu aeg punkti mäng maa-ala. Ja Roos magab siin läbimineku maha ja hästi läbi. Vaatame nüüd, kas Valmiera suudab kaitse hakkama saada.
Spears ikkagi saab selle palli kätte ja kolmest läheb väga hästi aga noh, oleme hädas, oleme pukis hädas, kui 2 meest on peal. Ja 2+1 väga valusalt. Bet valmierieši spēlē uz grozu apakšu no Vītskim. Metiens nedaudz par īsu, bet Kalils Spears. Iespēlē Spīram, Spears pret Sīpoliņu. Nu, redzam jau, Zelizņāks ir pametis. Bet nu tagad spēle atsākas un otrā ceturtā. Sāksies bloķēts metiens Kalils Spears. Driblā nesanāk. Tik ātri doties uz priekšu. Nāks viņam panāvīt, bet bloku ir daudz, bet tas maz ko dod, ja pēc tam. Jau ir 4. Tā kā potenciāli iet uz muguru pret grozu, izspēlē ārā. Spears dodas tuvāk grozam un noteikuma pārkāpums sauc. Pāris sekmīgas minūtes un šāda bumba pāri laukuma centram. Un pazaudē bumba apsīts. Tāmtien izpildītājs šoreiz Saldus basketbola audzēknis nesoda komandu. Spēlētājs, kurš galvenokārt pienesumu dod nav dienu. Spears. Bombugrēva aizsardzība, kvalitīva aizsardzība no viesu komandas puses. Būs tas, kas izšķirs vai Valmiera spējas vēl abiem diviem pretspēlētājiem uzlikt gaisā. Un tagad Kalils Spears! Spēlētājs, kuram vādošā roka ir kreisā, un tagad Spears! Divkedu Spears! Viena oranža. Pārbīdīt acis rokās. Spears un slām! Ir pietiekami daudz spēlējis Igaunijas izlasē. Tagad pagājušajā sezonā bija Kalevs Ramos spēlētājs, bet arī viņš var ar bumbu spēlēt. Un Kalils Spears. Pāris sekmīgas minūtes un šādi bija tas pamanāmākais spēlētājs. Atrod grozā apakšā Kalilu Spīru. Bēržiņš tā it kā vizuāli tāds slaids basketbolists, bet no tālās distancāles produktu radīt savus komandas līdzjutējiem. Spīram šobrīd jau. Līdz šim, kā redzam, Kēla klubas krietni labāk darbojas. Spēlētāji Maroš Želizņāks šodien nav Valmierai pieejams. Sergejevam un raida to precīzi no trešā atstatumā. Kalils Spears, 2 punktu grozu. Palīdz teikt pret Koku, mēģina iespēlēt grozu apakšā Kovaļovam. Viņam nāk pretī 2 pretspēlētāji. Kovaļovs! Seržiņš pavisam brīvs. Nav precīzs. Ozers cīnās par atlakšo bumbu. Un Kalils